Daugavpils, Mārtiņa, Luterka, draugs, veicina gan amats. Tev tie uzticēts. Es tevi pamācu Kunga Jēzus Kristus vārdā. Šo daudz, kas nu būs tava daudz, saudzēt kā tādu, kas no Dieva tev ir uzticēts. Un tāpēc sirdīgi novēlēt šo draudzi uzcītīgi un uzticīgi mācīt. Nevis cilvēciskā godībā, bet dievišķā patiesībā, kā mēs to atrodam pie praviešiem un apostoliem. Vecā un jaunā derībā, un kā tā ir mācīta mūsu baznīcas apliecības rakstos. Lai šī draudze caur svēto garu tiek mudināti turēt ticību un uzticību mūsu Kungam Jēzum Kristum, kurš ar savām asinīm to ir atpiecis, sev par īpašu, paklausīt evaņģēlijam un visās vietās pieaugt viņām, kas ir draudzes kāda. Tāpat tev kā uzticīgam vēseļu ganam un mācītājam būs draudze, aprūpēt un apmeklēt draudzes locekļus mājās, rūpēties par trūcīgajiem, iepriecināt un stiprināt noskumušos un bēgļos. Atgrieztajiem pastiprināt grēku piedošanu, maldīgos lēnprātībā panest, tos, kas stāv pretī mācīt un mīlestībā norāda, lai tie savā laikā var atgriezties un atzīt patiesību. Ikvienu, kas tevi meklē un jautā pēc garīgas palīdzības, labprātīgi uzklausa un dod tam labu padomu. Nevienu neatrāja ar bargiem un asīm vārdiem, bet katram, jo ir īpaši tiem, kas nabaga un apties, rāda uzticību un mīlestības pilnu tēva sevi. Ir īpaši ar laika un sirsnīgu mīlestību rūpēties par jauniešiem, dāvātiem evaņģēlijas skaidro mācību, uzticīgi tiem māca kristietības pamatjautājumus, radīja un māci viņus dzīvot kristīgu dzīvi. Cik spēdams pie tā palīdz, ka Dievam Kungam tiek izaudzināti labi, godīgi un dievbijīgi cilvēki. Pie visa kā kalpo arī savai draudzei pats par labu parādu. Dieva mūsu pestītāju mācību greznojot ar kristību, godīgi un klusu dzīvi. Uzturot labu garīgu kopību arī pats savā ģimenē, lai Dieva patiesība caur tevi vai tevis dēļ nekādā veidā netiek nec nicināta, nec nomīta. Uzticīgi vēseļu un mācītāju pienākums ir vienmēr savu draudzi turēt savā sirdī. Tāpēc lūdz Dievu uzticīgi un sirsnīgi par savu draudzi. Izlūdzies no Dieva visu, kas draudzes garīgai, labklājībai un labas un derības. Savu uzdevumu un atbildību no sirds Dieva priekšā apkomādams un sapratīs, ka svētīgs un auglīgs amata darbs neatrodas visu tavu pašu spēkā, bet ka tev ir jauns spēks un palīdzība no augšām. Sev par iepriecināšanu zini, ka tas kungs pats saviem uzticīgajiem kalpiem stāv klāt un nav palīgā viņu nespēkam un vārmām, stiprina viņu nogurušās rokas un burdenos ceļus, ka tie skries un netrīkusēs ies
dodies ar drošu prātu pie sev uzticētā dārba, un tas kungs, lai tevi tajā dara stipru ar savu svētā gara spēku, Jēzus Kristus, savu mīļā dēla. Bet tevi, mīļā Daugavpils, Mārtiņa Lutera, katedrāles draugs, es lūdzu un pamācu šo pie jums sūtīto Dievu kalpu vienmēr atzīt par savu dvēseli ganu un mācītāju, to uzņemt kā evaņģēlija vēstnesi un Dieva noslēpumu namu. Tāpēc ar labu prātu un atvērtu sirdi klausieties viņa sludināšanu, paklausiet viņa mācīšanu un pamācīšanu, un vai ja viņš jūs kādreiz arī norāds jūsu grēku dēļ, tad neuzņemiet viņa vārdus ar rūku un aizvainojumu, bet kā tādu patiesību, kas mīlestībā sacīta uz atgriešanos no grēkiem. Kad viņš kā draudzes, mācītājs un vadītājs nāc pie jums, kā dvēseli gans, tad parādiet viņam visu mīlestību un godību. Nebaidieties viņam uzticēties. Visas savas garīgās bērnas un rūpes likt viņa priekšā, uzklausīt viņa padomus un tos iemīt. Vienmēr savstarpējās attiecībās būt labprātīgiem, palīdzošiem, mierīgiem un laimīgiem. Jūsu draudzes mācītājiem pie sava amata pūlēm un rūpēm ir ļoti vajadzīgas arī jūsu sirsnīgās aizlūgšanas par to, lai Dievs mums viņus stiprina un daudz augu nes jūsu vidū, jums par mūžību svētību, lai viņš pats savā laikā līdz ar mums nāk pie mūžīgās svētības. To lai mums visiem dod Dievs, mūsu uzticīgais debesu Tēvs, caur Jēzu Kristu. Amen. Lasījums no svētiem rakstiem, kas māca citādi un nesako mūsu kunga Jēzus Kristus, saprātīgajiem vārdiem un dievbijīgajai mācībai, kas ir apkurs un neko nesaka. Tāds ir arī slimību pieks uz strīdiem un kaštēšanos, no kā ceļas skautīgi, sāncensība, saimošana, ļaunas aizdomas un rīmēšanās starp samaitāta prāta cilvēkiem, kas atstāvuši patiesību un dievbijību uzlūko kā pēļņas avotu. Bet lielas iegūmas ir dievbijība ar ticību, jo mēs neko neesam ienesuši šajā pasaulē un neko nevaram arī iznest. Ja vien ir izskata un apģērbs, ar to mums lūdz izdevums. Bet kas grib iedzīvoties bagātībā, tie grib kārdināšanā, labotās un daudzās bezprātīgās un kaitīgās iegribās. Tas viss iegrūž cilvēku kustā un pazušanā, jo visu ļaunu sakne ir mankāri. Pēc naudas tiekamies, daži nomādījies no ticības un daudzkārt sev asas sāpes sagādājās. Bet tu brīvi cilvēku, bēdz no tā viss, dzeņas pēc taisnības, godības, ticības, mīlestības, izturības, lēnprātības. Cīnies laboticības cīņu, tu ir cieši mūžīgo cīņu, uz to tu esi aicināts, apliecinādams savu labo atzīšanas liecību, daudzu liecinieku priekšā. Es piekodinu tev Dievu priekšā, kas visu dara dzīvi,
un Kristus Jēzus priekšā, kas sniedz slavu atzīšanas liecību Poncija Pilāta priekšā, stingri ievērot šo labēju, lai tā netiktu apdraudīta un nopelnīta, līdz atklāsies mūsu Kungs Jēzus Kristus. Lai viņu pienākot radīts svētlaimīgais un vienīgais varenais, ķēniņš un valdnieku valdnieks, vienīgais, kam ir nekustība, kas mīt nesasniedzamā gaismā. Viņu neviens cilvēks nav redzējis, nec spēja pat uzlūkot. Viņam vienīgajam mūžīgs gods un spēks. Pamatodamies šiem apostoļu vārdiem, es tev jautāju Dieva un šīs viņa draudzes priekšā. Vai esi gatavs uzņemties svēto mācītāju amatu šajā Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrāles draudzē, saskaņā ar apostolu norādījumiem tajā kalpot, lai savā laikā mūsu mūžīgā un augstākā Jēzus Kristus priekšā varētu par to atbildēt. Tad attiecīgi šo sacījām jā. Uz to, lai tev palīdz visu varenais Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Un uz tādu tavu apņemšanos un solījumu Dieva un visas draudzes priekšā es savā amatā tev uzticu. Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrāles draudzes mācītāju amatu. Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Un ceļos bezmanīs saņemt Dievu svētību. Kas kungs, lai tevi sveitī, ka tu nesi daudz augus, un Dievu palīdzi dzīvi. Lūdzu.